lai tas sargā un stiprina mūsu zemi. Jēkabuliešiem šodien dubulti svētki. Lāčplēša dienā atklāts rekonstruētais Daugavas aizsargdambis, kura pārbūve ilga 2 gadus. Ja dambis izglāba mūsu 23. gadā, tad šobrīd mēs esam izglābuši dambi. Ja? Šobrīd viņš nav vairs uzbērums, kas aizsargāja no ledus, bet šis ir īsts dambis. 2023. gada janvāra plūdos vižņu masas un ūdens spiediena dēļ uzbērums sāka brukt. Dienām un naktīm simtiem cilvēku strādāja, lai glābtu dambi un pilsētu. Iedzīvotāji joprojām atceras šos plūdus. Mēs redzējām, Daugava bija uzreiz aiz loga mums. Bija traki. Pasargās dambis tagad? Cerēsim. Nezinu, cik godprātīgi būs izdarījuši savu darbu. Es pats dzīvoju Daugavā ļoti labi, ka tās dambis uztaisīs un smuks viņš arī ir. Cerams, ka pasargās no plūdiem. 2 gadu laikā izbūvētas pretplūdu sistēmas un pārbūvēta dambja konstrukcija. Zem virskārtas ir vairāki stiprinājuma slāņi. Aptuveni metrs ar nefiltrējošu grunti. Ģeotekstils ir bentonīta paklājs, kas saskarē ar ūdeni, izplešas un veido ekrānu, kurš aiztur ūdeni. Un, protams, ir atkarīgs no pilsētas vietas, ir vai nu betona virsma, vai nu akmeņu krāvums. Šis noteikti bija sarežģītākais objekts gan manā, varbūt arī uzņēmuma vēsturē. Objektā ikdienu strādāja 70 līdz 100 cilvēku. Arī pašiem strādniekiem tagad ir lepnums par paveikto. Es tur visu betonu esmu salējis. Rāpties augšu pa šīm nogāzēm nebija tik vienkārši, bet izdarījām, un tagad ir patīkami pastaigāties. Dambis kļuvis arī par labiekārtotu atpūtas vietu, tomēr par projektu krīt aizdomu ēna. Aprīlī Jēkabpilī tika veiktas kriminālprocesuālās darbības aizdomās par iespējamiem pārkāpumiem būvdarbu iepirkumā un būvmateriālu kvalitātē. Eiropas prokuratūrā plašākus komentārus šobrīd nesniedz, jo notiek pirmstiesas izmeklēšana. No pašvaldības puses pēc 3. aprīļa neko neesam dzirdējuši, redzējuši, nav bijusi runa par kaut kādu mērījumu vai pārbaužu veikšanu. Būvnieks norāda, ka nekādi papildu dokumenti kopš pavasara nesot pieprasīti. Savukārt domes vadība uzsver, ka līdz šim veiktajās pārbaudēs neatbilstības nesot konstatētas. Šogad mums ir bijušas pārbaudes, bija arī Finanšu ministrijas pārbaude. Tad, kad mēs iesniegsim atskaitēs, brauks apsekot arī Centrālās finanšu līguma aģentūras ierēģi. Aizsargdambja pārbūvi finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, valsts un pašvaldība. Būvdarbu līgums, teju 17 miljoni eiro, ieskaitot PVN, ir dārgākais Jēkabpils vēsturē. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.